висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало. Бог храни тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты читала, их в разлуке так мне не хватало. Бог храни тебя. Мама, чему ты да? Ты родная, нежная моя. Мама, чему ты да? И неповторимая. На удачу, значит сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой года не старят, серебро в висках пусть тает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги. Бог храни тебя. Как люблю твои, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги. Ах, Бог храни тебя. Мама, мамочка, родная моя, ты родная, нежная моя. Мама, чему ты да? И неповторимая. Повтори, моя. Бог храни тебя, моя мама. Kristus dvēselē, dari mani svētu. Kristus miesa atpestī mani. Ūdens no Kristus sāna mazgā mani. Labais Jēzu uzklausī mani. Kristus dvēselē, dari mani svētu.
Kristus miesa atpestī mani. Ūdens no Kristus sāna mazgā mani. Labais Jēzu, uzklausi mani. Dvēselē, dari mani svētu. Kristus miesa atpestī mani. Ūdens no Kristus sāna mazgā mani. Labais Jēzu, uzklausi mani. Kristus dvēselē, dari mani svētu. Kristus miesa atpestī mani. Ūdens no Kristus sāna mazgā mani. Labais Jēzu, uzklausi mani. Tu ienāci tumsā un acis to atvēri man. Mainīji sirdis, kas pielūdz no tevi, lai dzīvotu cerībā mēs. Pasaules gaišums, tu ienāci tumsā un acis to atvēri man. Mainīji sirdis, kas pielūdz no tevi, lai dzīvotu cerībā mēs. Esmu tevi pielūgt, nāku zemu liekties, nāku, lai tev teikt
esi mans Dievs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Mūžības kungs, tik augstu celts godā, slavas to apņems debesīs. Uz zemi, ko radīji, pazemīgs nāci, par nabagu kļuvi mūsu dēļ. Šeit esmu tevi pielūgt, es nāku zemu liekties, nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta ieraudzīt. Man neizprast, cik maksāja manu grēku pie krusta Šeit esmu tevi pielūgt, nāku zemu liekties, nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Šeit esmu tevi pielūgt, es nāku zemu liekties, nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Šeit esmu tevi pielūgt, es nāku zemu liekties, nāku, lai tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Šeit esmu tevi pielūgt,
mans brīnišķīgs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs, jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs, tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Mans Dievs, gribu sadzirdēt tavu kluso balsī, tavi sirds pukstī, lai atbalsojas mana sirds balsī. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Izvadot mirušu valcītu pēdējā gaitā, lūgsim Dievu, lai ticīgais cilvēks aizgājis mūžībā atrastu sev piedošanu, mieru un jaunu dzīvi pie Dieva. Es ticu, ka mans pestītājs dzīvo un pastarā dienā es celšos no kapā. Savā miesā es redzēšu Dievu savu pestītāju. Es pats viņu redzēšu, manas acis to skatīs. Savā miesā es redzēšu Dievu savu pestītāju. Šī cerība uz augšām celšanos māja dziļi manā sirdī. Savā miesā es redzēšu Dievu savu pestītāju. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna. Mūžīgo mieru dod viņai kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņai, lai viņa būs mierā. Amen. Lūksimies. Savā žēlsirdībā mūs uzklausi, kungs, un ticīgā cilvēka ar vēstību esi aizsaucis no šīs pasaules. Ieved mierā un gaismas valstībā dzīvot tavu svēto vidu, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Vārdi no svētā apustuļa Pāvila vēstulēm. Brāļi, mēs negribam jūs atstāt nesņā par mirušajiem, lai jūs neskumtu, kā tiekam no cerības. Ja mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām celies, tad Dievs aizvedīs pie viņa arī tos, kas ir miruši vienotībā ar Jēzu. Un tā mēs vienmēr būsim kopā ar viņu. Mūsu Tēvija ir debesīs, no kurienes mēs gaidām pestītāju, mūsu kungu Jēzu Kristu, kas pārveidos mūsu vājo miesu un padarīs to līdzīgu savai apskaidrotajai miesai. Tie ir svēto rakstu vārdi, pateicība Dievam. Taisnīgiem pestīšana nāk no Dieva. Kungs Dievs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs. Cik augstu debesis ir pāri zemē, tik liela ir viņa žēlsirdība tiem, kas viņam bīstas.
taisnīgiem pestīšana nāk no Dieva. Kā Tēvs žēlo savus bērnus, tā apžēlojies Kungs par tiem, kas viņu godā. Viņš zina, no kā mēs radīti. Viņš atceras, ka esam putekļus. Taisnīgiem pestīšana nāk no Dieva. Cilvēka dienas kā nokļauta zāle. Viņš nozied līdzīgi puķei uz lauka. Bet Kunga žēlsirdība pastāv mūžu mūžos pār tiem, kas viņa bīstas. Taisnīgie pestīšana nāk no Dieva. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, kas rakstījis Svētais Jānis, gods Dievam. Tādā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem, lai jūsu sirdis nebīstas. Jūs ticat uz Dievu, ticiet arī mani. Mana Tēva mājās mājokļu ir daudz. Ja tā nebūtu, vai tad es būtu teicis, ka jūs sagatavot jums vietu? Kad es aiziešu un sagatavošu jums vietu, es nākšu atkal atpakaļ un paņemšu jūs sev līdzi, lai tur, kur esmu es, būtu arī jūs. Un jūs zināt ceļu, uz kurieni es eju. Toms sacīja viņam: Kungs, mēs nezinām, uz kurieni tu eji. Kā tad mēs varam zināt ceļu? Jēzus atbildēja: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenonāk pie Tēva citādi kā tikai caur mani. Tas ir Kunga vārds. Slava Kristu. Brāļi un māsas Kristū. Ik pa laikām mūsu dzīvē mēs esam spiesti satikties ar tādu lietu kā nāve. Varbūt no bērnības mēs atceramies, ka pavadām mūžībā vecmammu, vectēvu. Augot, mēs pavadām savus tuviniekus, paziņas, draugus. Un tad mums vienmēr liekas, ka nāve ir kaut kas tas, kas mums apzog no pašiem mīļākajiem cilvēkiem. Un šodien mēs atvadāmies no Alcītes. Noteikti, ka daudzi grib viņai pateikties par to, ko viņa ir izdarījusi savā mūžā. Jo katrs cilvēks, ko mums Dievs noliek dzīves ceļā priekšā, ar laiku kļūst ne tikai par daļu no mūsu dzīves, bet kļūst par daļu no mums pašiem. Un tad, kad šī mūsu daļa tiek atņemta, tad tās ir ļoti lielas sāpes. Tāpēc es nekad nesaku cilvēkiem, kad viņi cieši kādu tuvinieku zaudējot šīs zemes ceļā, lai viņi neraud. Ciešanas nāk pašas par sevi. Viņas nāk pašas par sevi. Alcīte atstāja šajā zemē dēlu, 3 mazbērnus, 4 mazbērnus. Tā kā ir cilvēki, kuriem viņas pietrūkst. Ir cilvēki, kuri būs viņai vienmēr pateicīgi un nesīs viņu savā sirdī. Un šobrīd pats skaistākais, ko mēs viņai varam dāvāt, ir mūsu lūgšana. Apskaut viņu ar mūsu lūgšanām, ar pateicību, ar mīlestību, ar ticību. Un ir arī laiks aizdomāties par mums pašiem. Vienkārši piemēri no mūsu dzīves, lai mēs saprastu, ka dzīve paiet kā viens acu mirklis. Jūs atceraties, kad jums bija 10 gadu. Atceraties savu bērnību, varbūt pat, kad bija mazāk 5, kad jūs spēlējāties, augāt ar vecākiem, vecvecākiem. Atceraties jūs sevi, kad jums bija 15 gadu, augāt pirmās mīlestības vai vēl kas. Tad, kad jums ir 20 gadi. Un neatkarīgi no tā, cik ir tagad, jums gadu katram atsevišķi, šī laika arka, kur viņa ir, viņa paiet kā viens acu mirklis. Dzīve ir īsa. Viens no poetiem bija teicis: steigsimies mīlēt cilvēkus, jo tik ātri viņi paiet. Mēs tagad arī varam pārdomāt mūsu dzīvi. Kāda ir mūsu dzīves jēga?
Kāpēc es dzīvoju? Vai tikai tāpēc, lai piedzimtu, ciestu un pēc tam atstātu šo ceļu pasauli? Es domāju, katrs uzdod šo jautājumu, kāda ir dzīves jēga. Dzīves jēga ir tā, iepazīt Dievu, viņam kalpot arī caur cilvēkiem un mūžībā viņu paldīt. Mēs visi ejam šo ceļu. Nezinām ne dienu, ne stundu. Un tāpēc Jēzus mums saka evaņģēlijā, esiet gatavi, lai jūsu lāpas ir ieliktas un jūsu gurni, lai ir atklāti. Un es domāju, ir vajadzīgs laiks jebkuram no mums. Es esmu zaudējis cilvēkus, jūs esat zaudējuši savus mīļos. Bet ir kaut kas tāds, kas ir skaists. Vislabāk, ko ir darīt vienatnē, es tā domāju. Jo tad, kad jūs būsiet vieni, jūs varat ar to cilvēku runāt, par viņu domāt un teikt, Alcīt, vai vecmāmu, omīt, mammu, tu mums pietrūkst, tu man pietrūkst, kā tu jūties? Un tajos brīžos ir labi lūgties, runāt, bet tad, kad nāk asaras, viņas neapslāpē. Ļaut, lai viņas iet uz ārā. Bet, lai tās nav izmisuma asaras, bet cerību asaras, ka kādu dienu mēs ar visiem mūsu mīļajiem mēs tiksimies mūžībā. Amen. Un tagad piecelsimies, kas var, kas stāv kājās, lūdzamies par mūsu māsu Alcīti. Pavadot Alcīti pēc laicīgās dzīves beigām, kas atgriežas debes mājās pie sava radītāja un tēva, lūksimies, lai Dievs atlaiž viņai visas vainas, lai atbrīvo viņu no ciešanu vietas un ļaujiet tajā gaismas miera valstībā, kur cilvēks redz Dievu un dzīvo mūžīgi. Lūksimies reizē visi, mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Mirušiem ticīgiem atlaid, Kungs, vainas. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Atbrīvo viņus no ciešanu vietas. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Debesu valstībā vietu tiem dāvā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Ļauj viņiem skatīt tevi dievišķo vainu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. No mūžīgās nāves visus ticīgos sargā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Savas baznīcas lūgšanas žēlīgi pieņem. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Ticīgiem ļaudīm nes savu mieru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Liec visiem cerēt uz mūžīgo dzīvi. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies. Kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, atbrīvo no visiem grēkiem šo ticīgo Alcīti, lai viņa, kas šeit dzīvē sekoja Kristu, varētu līdz ar svētiem priecāties augšām celšanās godībā. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Dievs, tu žēlsirdīgais Tēvs, tavās rokās novēlam šo ticīgo, palīdam viņu drošā cerībā, ka viņa tāpat kā visi, kas ir miruši vienotībā ar Kristu, celsies no kāpa pastarādiem. Mēs tev pateicamies par visām žēlastībām, ko viņai šeit dzīvēsim tevis kā priecīgu savai labvēlībai un ticīgo vienotībai ar Kristu. Savā žēlastībā pieņem, Kungs, mūsu lūgšanas un aizved viņu mūžīgā dzīvē, bet piederīgajiem ļauj atrast mierinājumu ticībā, līdz atnāks laiks, kad tagad mēs varam atkarīties, paņemt vainagu, varam krustu, tiek apvienoties vispārējā.
To saka kungs. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic man, tas dzīvos, kaut arī būtu miris. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nenomirs mūžīgi mūžam. Lūksim. Dievs, kura žēlsirdībā ticīgo dvēseles atrod mūžīgo mieru, mēs tevi lūdzam, svētī šo kapa vietu un liec saviem eņģeļiem to sargāt, bet mirušo alcīdu, kuras miesas šeit uzsēs, atbrīvo no visiem grēkiem, lai viņa varētu līdz ar svētiem priecāties tevi. To mēs lūdzām caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība.
Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Mūžīgo mieru dod viņai, Kungs, un mūžīga gaisma, lai atspīd viņai, kā viņa būs mierā. Amen. Dievs, tavā varā ir dzīvē un mirušie. Esi žēlīgs tiem, kas bija tev uzticīgi šai dzīvē. Ļauj viņiem debesu svētājiem un tevi slavēt mūžīgi, ko mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Un tagad es palūkšu tuvākos cilvēkus, ja mēs varam no Alcītes atvadīties. Bērni vai mazbērni varētu aizvēlēt velonu. Kas grib velonu aiztaisīt? Neviens? Nevajag velonu taisīt. Tad mēs varam arī zārtu varam taisīt ciet. Zārtu attīst. Paklājus ar locekli. Jānā arī klāra dumā. Right teal.
Varcones que tengo por la feria que pero creo Dai, sì.